Labdien! Labdien šajā vēl nebūtu netik vēlajā pēcpusdienā. Liels prieks redzēt visus dziesmu draugus. Es ceru arī interesantus par igauņu kultūru, interesantus par latviešu un igauņu kultūras sakariem. Mans vārds ir Ilmārs Pumpurs, esmu etnomuzikologs un diezgan bieži iznāk maisīties kopā ar dažādu zemju, dažādu tautu muzikantiem un pēc tam stāstīt arī Latvijā par šo pieredzi. Un viens no maniem mīļiem stāstiem ir tieši par latviešu un igauņu mūziku, par latviešu un igauņu kultūras kontaktiem, jo izrādās, ka mums ir diezgan daudz līdzīgu dziesmu, mums ir līdzīga muzikālā domāšana, mums ir līdzīgas tēmas, par ko mēs dziesmās dziedam, un lūk, par šo visu es mēdzu stāstīt, bet, protams, ka daudz interesantāk to vienu reizi ir parādīt. Un tad, šī būtu tā reize, kad mēs mēģināsim parādīt, cik daudz kopīgā ir mūsu latviešu un mūsu kaimiņu igauņu mūzikā, varbūt arī pa kādai atšķirīgai notī. Un to visu vēl mazliet ar vārdu spēku kuplinās dzejnieks un tulkotājs Gunteris Godiņš, kas arī ir laipni piekritis piedalīties šajā, es pat teiktu, nelielajā avantūrā, bet es ceru, ka mēs visi šī vakara gaitā jutīsimies uzlādēti un iegūsim kādu jaunu pieredzi, kādu jaunu zināšanu, vai vienkārši izbaudīsim kopā būšanu.
strādājot kopā ar dažādām draugu grupām, gan šeit Latvijā, gan Igaunijā, ik pa brīdim gadījās dzirdēt, ka kāda melodija mums ir kopīga, kāda dziesma, mēs zinām gan latviski, gan igauniski, un doma par to, ka šīs dziesmas būtu vērts savākt, apkopot vienā grāmatā, uradījās pa galvu jau kādus gadus 10, līdz mums radās iespēja ar brīnišķīgu draugu kompāniju no Pērnavas, ansambli, patiesībā sakot, biedrību sākotnēji. Runa ir par biedrību, kura saucas ar harmonikas spēli Sasirgušo biedrība. Un vissmagākie sirdzēji esot izvietoti palātā numur 7, un tieši tā sauc šo muzikantu kapelu palāta numur 7. Kas kopīgi mums iesaistījās šajā projektā un kas šovakar ir jūsu priekšā uz Īļu ciema kultūras centra mājīgās skatuvītes. Un tā kopīga darba rezultātā, kopā dziedot, kopā meklējot, mēs esam atlasījuši 17 visskaistākās, vispopulārākās dziesmas, kas tiek dziedātas gan latviešu, gan igauņu valodā, un izdevuši šo te laulu lauti, jeb dziesmu galda grāmatiņu, kuru arī droši vien redzējāt nākot iekšā fojē. Šobrīd ir iespēja viņu arī iegādāties par, teiksim, par izdošanas laika, atklāšanas laika cenām. Kaut gan grāmatiņa jau vienu reizi tika prezentēta projekta ietvaros, bet tas eksemplāru skaits ir jau aizgājis, jo cilvēkiem tiešām interesi ir gan liela par šo mūsu kultūras tik interesanto daļu, un izrādās tiešām mēs pat nebijām cerējuši, ka šī interese būs tik liela un tik daudz latviešu ir, kuriem ir draugi Igaunijā, kuri brauc ciemoties, kuriem ir radi, kas labprāt atceras šīs dziesmas, kas kādreiz ir dziedātas, un es ceru, ka pateicoties šim kopprojektam tas notiks arī turpmāk, bet jā. Pietiks droši vien runāt man, jo šeit ir daudz lielāki vārdu mākslinieki klātesoši, un kamēr muzikantu pārkārtojas, es labprāt dodu vārdu dzejniekam un tulkotājam Gunteram Godiņam, lai viņš mazliet arī kuplinātu šo pasākumu ar dzejas lasījumiem, jo tātad Gunters ir latviešu, un ne tikai latviešu, arī igauņu kultūrā tāda unikāla persona, kas pārvalda šīs abas valodas, tulko daudz dzejas, ne tikai dzejas, no igauņu valodas latviešu valodā, un arī pats raksta dzeju, un pat igauņu valodā, bet domāju, to jau viņš pats tālāk pastāstīs. Tere, labvakar, tere õhtust. Ja cilvēks varētu reizē runāt divās valodās, man būtu vieglāk, bet man tagad ir jāmiksē. Un tāpēc es arī mēģināšu miksēt vispirms igauniski vai latviski vai otrādi. Kui inimene saaks rääkida võib-olla korraga juba kahes keeles, siis oleks olnud lihtsalt, aga mis teha. Ja es nākšu 3 reizes šeit. Sākumā es palasīšu savus dzeļoļus divās valodās, tad es palasīšu otrā reizē tautas dziesmas un mazliet fragmentu no eposa Kalevdāns, ko es tulkoju. Un trešā daļa būs joku daļa, tur es palasīšu jums Veiko Merku un Kontru dzēniekus, ko varbūt latvieši jau arī zina. Ma tulen 3 korda lavale ja siis esiteks ma loen võib-olla luuletusi, oma luuletusi ja siis teine osa ma loen natukene ka fragmenti Kalevpojast, mida ma olen tõlkinud. Aga kuidas te teeme, kes praegu te
Te mängite või? Jah. Ja siis pärast või? No või esimene mina loen. Esimese ploki ära. Ja. Nii, no tā kā jau teica, jā, nu es esmu tulkojis diezgan daudz, varētu teikt, kopā gan ar no somu valodas, gan no igauņu valodas, gan arī 100 grāmatu, gan prozu, gan zēju. Esmu strādājis žurnālā Avots, varbūt atceraties tādu žurnālu. Tad es esmu arī 13 gadus bijis kultūras atašējs Tallinā, Latvijas vēstniecībā, kur arī vairākus organizējām visādus pasākumus. Un pirmajā daļā es palasīšu jums savus dzējoļus. Pirmo nolasīšu dzējoli, ko es uzrakstīju 1979. gadā. Un kas, protams, izraisīja, tas ir padomu laiki, tā bija cenzūra, protams, un šis dzējolis nekad īsti tā nevarēja nopublicēt nekur, bet es kaut kur lasīju vienmēr. Esimene luuletus ma loen ja selle luuletus ma kirjutasin aasta 1979. Ja see oli nõukogude ajal ja muidugi see luuletus mitte kuskile ei olnud avaldatud. Aga tegelikult see luuletus on, ma loen läti keeles ja eesti keeles. Kad atnāks latviešiem tie laiki, patapināts no Jāņa Ruģaina latviešu draugu dziesmas. Vai ele sava mēne tev par nastu, vai ele tu vien mazliet kautrējies, ka tavi vārdi tagad ir par prastu. Ak liec man mieru iestur smērēties, ot šitai krajā foršas meičas baigi, tik nevien klāt, jei Bogu norausies. Bet ja nu atnāk latviešiem tie laiki, vēl kaimiņu krogā alus sūdz, starp mums runājot, izsakoties maigi, bez savas valodas, tu esi sūdz. Millal tuleb lätlastele see aeg, lainat Jānis Ruģens ja Läti sõbrade lauludest. Kas oma keelt kui rasket koormat tõstad, kas isegi sa veidi häbened, et sinu sõnad on nüüd liiga prostad. Ah, mine metsa, oota vähe nüüd, vot täällä jõle lannad plipsid pöördes, kui lõuge saad, täipoh kui lähened. No kui, siis ongi lätlasel see aeg käes, veel kõrtsus, kõri, kallad, õlesid, tead 4 silma all, nii pähmelt öeldes. Oma keelata sa oled siit. Kurtam Friedrichsonam. Neko taču nevar uzgleznot. Var tikai dzīvot gleznā un brīnīties. Un varbūt tie tur uzgleznotie patiesībā glezno mūs. Kurts Friedrichsonim. Mitte midagi ju ei saa maalida. Saab vaid elada maalis ja imestada ja võib olla nemad seal maali peal tegelikult maalivad meid. Mans vectēvs nāca no Armēnijas. Manam vectēvam tur bija noskatīts kalns, iestādīts koks un sameklēta zvaigzne zirgam un mākonim uz pieres. Viņam uz deguna varēja apsēsties 7 mušas un 1 ods, bet ja labi saspiestos nogurušu dzērļu kāsi notupinātu. Mans vectēvs nāca no Armēnijas. Es nezinu vai kājām. Es nezinu vai braukšus. Tāds bija vējš, kāds brīnuputns nesa spalvu un rādīja ceļu. Laiki bija saritinājušies un kamols ripoja pāri zemē. Tāds bija vējš. Tas nebija ne rītenes, ne austrenes. Tas būta no visām pusēm un meklēja mani. Mans vectēvs nāca no Armēnijas. Krustojumi meta krustus un klanījās. Viņš mācēja izvēlēties, viņš pazina ceļu, jo ceļš ir izvēle, prasika un gribi. Ceļš ir izvēle un ceļš izvēlējās mani. Mans vectēvs nāca no Armēnijas. Tad bija puika, sēdēja viņam uz deguna un nesapratu, kāpēc zērves lido mums garām. Haik Sarkisjan vanaisä. Mun vanaisä tuli Armeniasta. Mun vanaisä oli siellä välja vaadatud mägi, istutettu puu ja leitud heletähts hobuse ja pilve otsa ette. Tema ninalle mahtusid istumaan 7 kärbest ja 1 sääst.
Aga kui hästi koomale võtta, siis mahutas ära väsinud kureparve. Mu vanaisa tuli Armeeniast. Ma ei tea, kas jala, ma ei tea, kas sõites. Oli sihuke tuul. Üks imelind, leekive suli, näitas temale teed. Ajad oli läinud puntrakeraks ja see veeres üle maade. Oli sihuke tuul. See polnud ei läänest, ei idast. See puhus igast kaarest ja otsis mind taga. Mu vanaisa tuli Armeeniast. Risteed ristusid ja kummardasid talle. Ta oskas valida, ta tundis teed, sest see tee on valik. Küsi kellelt tahes, tee on valik ja tee valis minu. Mu vanaisa tuli Armeeniast. Lapsena istusid tema ninal ega mõistnud, miks kurred meist lendasid mööda. Izlasi grāmatu un aizmirsti. Skaties laukā pa logu un līsti kopā ar lietu. Skaties laukā pa logu un spīdi kopā ar sauli. Nosapņo sapni un aizmirsti. Skaties laukā pa logu un klusē kopā ar klusumu. Skaties laukā pa logu un smejies kopā ar taureni, kuras pārnos tagad tu sēdi. Loe raamat läbi ja unusta. Vaata aknast välja ja saja koos vihmaga. Vaata aknast välja ja sära koos päiksega. Unista unistus ära ja unusta. Vaata aknast välja ja vaiki koos vaikusega. Vaata aknast välja ja naira koos liblikaga, kelle tiibadel istud sa praegu. Un pēdējos nolasīju šo dzejoli, kas jau ievadīs pēc tam nākamajās manās uznākšanās tulkošanu. Dūmi ir skumji, vai dūmi ir uguns skumjas, pēc kā ilpojas uguns, kas ir uguns. Es uguni pārtulkošu latviski, man mājās ir laba pelnu latviešu un dūmu skaidrojošā vārnīca. Suits on kurb, on suitsk. Tulekurvus, mille järgi igatseb tuli, mis tuli on tõrgi, tuud, läti keelde. Mul kodus on hea tuha läti ja suitsu õigekeelsus sõdaraamat. Paldies! Labvakar. Esimene laul on meil sellise nimetusega, kuna meil on ansambel või polkgrupp Palat number 7, siis valisime esimeseks lauluks sellise asja nagu Setse pruuti. Tā kā šis ansamblis saucas Palātas numur 7, viņi pirmo dziesmu dziedās arī ar 7 saistībā, bet 7 brūtis. Üks, kaks, kolm. Mul seitse ruuti on, see kõik armastab ja igale tüüte ja hüürast. Iga emmas, kus päev, terees teisime, ta liide ulma päev.
selline lugu, kuna suvi ei ole enam kaugel. Tā kā vasara mums vairs nav tik tālu. Ja suveõhtud ka mitte kaugel enam. Un nav tālu. Siis selle loo nimi on Ühel ilusal suveõhtul. Tā skaistā vasaras nakts. Järgmine lugu räägib ühest naisest. Tagad nākamā dziesma būs par vienu sievieti. Ja selle loo pealkiri on Naine lehmaga. Un tā siis sieviete ar govi. Mä jutlen võib-olla see autor, tekstiautor on Hando Runnel. Tekstautors ir izcils igaun dzēnieks Hando Runnels. Es savā laikā uztaisīju viņam grāmatu, viņa iznāca arī latviski. Šos dzējolis man arī tulkots, bet diemžēl es nezināju, ka viņi dziedās šo dziesmu un nepaņēmu līdzi.
Nākamā dziesma būs. Kes endale nüüd soetas selle raamatu, siis võib avada lehekülje 15. Tie jums ir tā grāmatiņa, ko jūs varbūt iegādāties, tad lapuse 15. Ja saab täiesti meiega kaasa laulda. Jā, un tad jūs varat dziedāt līdzi. Loo nimi on Roosiaed või Roosiaias. Jā, rožu dārzā. Lugude kohta ma tahan seda öelda, et teie Albert Winters oli kiirem ja nobedam, jõudis need enam nooti panna, kui meie Eesti omad saite. Mūsu Winters tātad ir bijis nadzīgāks un viņš ātrāk pierakstīja notis nekā Igauni. Jõudis kõik ilusad laulud enam kirja panna. Jā, un tās skaitākās dziesmas palika nepierakstītas. Järgmine laul on Oh sa poiss. Jā, nākamā dziesma būs Ah puiss. Seda sai teha, kuidas sinu võim ei
missä tätä sai tehdä, kuinka sinä ei metsellä vielä. Tuossa oli missä tätä sai tehdä, kuinka sinä ei metsellä vielä. Laululaua raamattu luku. Un nākamais būs no tās grāmatiņas, tātad laulu. Kitarre käes ja mattel ülala. Aha, tātad ģitāra rokā. Ja lehekülg 17. Selle loo kohta, et selle oleme kuskil põlevad. Nii eestlased on aga mis meie lehekülg? 17. 17. Jaa, 17. lapusē. Nyt onkin meillä jäänyt eelviimainen luku. On vēl iepriekš pēdējā dziesmiņa būs tagad.
ja selle laulu nimi on Vares. Un šīs dziesma saucas Vārna. Ja tavaliselt meil mängib seda Varese osa alati lõõtspillimängija. Vares vai Varas? Ja tema mängib Vares. Vares, nagu. Ja, Vārna. Mis see pill on? See on Eesti lõõtspill. Ja, tā ir Igaunia šīs harmonika ļoti populaara. Kaido oli, kes kirjutas raamat. Ja tema elab Võrus, ma tean. Aga teadmiseks nii palju, et selle pilli on see sama pillimängi ise ka valmistanud. Un šo instrumentu ir pats spēlētājs arī meistarojis. Ta koostab pillimängi. Viņš ir uztaisījis 16 šādas instrumentus. Varbūt kāds tīs latviešiem. Ja nüüd tuleb siis see Vares. Felix Kark. Šīs dziesmas autors ir no Pērnavas. Ja milline nimi oli? Felix Kark, ta Eesti näitleja. Ja, Felix Kark, viņš ir Igauņu aktieris. Ja nüüd tuleb meie kõik see viimane. Un tagad būs pēdējā dziesma. Ööserenaad. Nakts serenaad. Soon
anname lava praegu teie päralt ja kohe peale meid on Haageskalna. Pateicos jums, un tagad es atkal mazliet palasīšu, un pēc tam būs Hāgeskalna. Aga praegu üks väike kummardus meie poolt. Tagad jūs paklatīsiet. Mēs būsim vēl atpakaļ, tā kā Jā, tā acīm redzot varētu uzskatīt par tādu jauno laiku tautas dziesmu, bet es jūs mazliet ievilkšu senās igauņu tautas dziesmās un arī kalendārā, tātad eposā. Igauņu tautas dziesma un igauņu valoda ir, pirmkārt jūs jau dzirdējat, kaut vai lauvā laut. Ja jūs dzirdat šo L atkārtojumu aliterāciju, igauņiem tautas dziesma bāzējas, varētu teikt, veidojas no šīs atkārtoto atskaņu, rītskaņu, teiksim, tautas dziesma kaut vai laulā sūkene, kas ir ļoti populāra igauniem. Un laut, kā sauca šī visa tā grāmatiņa un šīs dziesmas, tikpat labi mēs varam tulkot kā dziesmu galds, bet tikpat labi arī kā dziesmu dēļas. Jo laut ir divas nozīmes vārdam, gan galds, gan dēļas. No acīm redzot, vispirms bija dēļas un pēc tam jau bija galds. Bet es jums tagad, es jums nolasīšu mazu tādu tautas dziesmu, vienu no igauņu seno tautas dziesmu, kas ir ļoti senas tautas dziesmas. Tikpat senas kā, protams, mūsu tautas dziesmas, tikpat senas kā arī somu tautas dziesmas. Bet arī paņēma tādu tēmu, kas varbūt arī šodien varētu terēt. Võtta nainen natukene. Vent, kui tahad naista võtta, ära sa võtta musta naista, musta läheb nüürile magama. Ära sa võtta valget naista, valge lööb kambri vaalimaa. Ära sa võtta ilus naista, ilus tuleb kõrva istumajja. Ära sa võtta suurta naista, suur tuleb suhu vaktimajja. Võtta naine natukene, pissikene, peenikene, härja sõra suurukene. See teeb tööd kui tihane, raiub puid kui rählikene, kujub kangest kui kajakas. Ņem mazu sievu. Brālīt, ja tu sievu ņemsi, neņem brālīt melnu sievu, melna vienu strāsnes gulēs. Neņem brālīt baltu sievu, balta istabu vien vēlēs. Neņem brālīt smuku sievu, smukai blakus sēdēt vajag. Paņem brālīt mazu sievu, tievtie viņu sīksīciņu, vērša naga lielumā. Kāzīlīte darbus izskries, kādzenīte smalkus skaldīs, audīs audeklu kā kaija. Un tagad es jums palasīšu fragmentus no eposa kalendārs, kas iznāca 2018. gadā. Protams, tas ir epos, īstais epos, varētu teikt. Mēs zinām Kalevalu somiem, tad igauņiem ir kalendārs, vai igauniski kalendārs. Un jūs arī dzirdēsiet, tātad abās valodās, tātad bija darbs ar poetiku, bija darbs ar skaņu, ar igauņu skaņas atveidošanu latviešu valodā. Un tas mums ir iespējams. Jo mums pašiem arī rikti, rīta rasa vai gludu, galvu, glaudu. Tātad arī latviešu tautas dziesmā mēs varam saskatīt šo aliterāciju, šo skanisko efektu, kas ir ļoti svarīgs tautas dziesmā. Ja tas nebūtu, tad to neatcerētos, jo tas ir vairāk atmiņai. Tad Kalevipoeks. Lähvi muiste mälestussi, Kalevide kuulutussi, kalmu kynkast kärkimaija, auruspaissumaija, hämmärikkust ärkamaija, kanarpikkust kasvamaija, samla soosta suitsemaija, kussa varjut vaikusella, pitkät piinat peittusella, kurnutusset kaane alla, põrmu põues põõnuttavat, ukku ilmas uinuttavat.
No tad tagad es latviešu. Klampiet senie stāstījumi, kalaviešu klāstījumi, kalnu kalnā pakāpdamies, miklā glodamies, sirmā stundā apmozdamies, viršiem pāri paaugdamies, sūnu dūnās dūmodamies, tur, kur slapstās senās ēnas, slēpjas raizes bēdu ēdas, zemē zem smagā vāka, gurdi gulšņā plikos pīšļos, upū azotēs nav salmi. Kenātamme kenekkerkis paisus päivä, paistus elevinis vihmaa volitelle, tamme tungis taivaessa, pikkat oksat pilvetessä, latvaa peikseli niidalle, tamte taivaa tummedasse, peitä valgus pimmedassa, katta kuu ja katta päivä, varjat tähät valgustavas. Lielaissuosos augstu auga, kadus zarus dienās tie palietum līstot, lejas debesīs, tad iekšā līda, gariem zariem tūces stūma, galotne jau saulei tuvu, debes tumsā rimti grima, gaisma slēpās tumsas bumzā, mēnes klāts un saule klāta, zalgās zvaigznes blāvas, tuulē tuhintu izkavilē lāne, Latvin laulemaija, pikki puidu puhumaija, mööda metsä muimura maija, syntis suvel suudea vaida, lehekessi lähvi maija, keskis kaske kakiseda, haavalehti arglikkut, varga pyysil vaviseda, röyvi lokket kaviseda, brāžas vilpodamas, biezā biežņā lodādamas, kuplos kokus lauzīdamas, meža malā maurodamas, vasarās tam zarus cilāt, lapām lieki pretī pamāt, bērdzam braši šalt un švīkstēt baigās bailes, apsentrīsēt zagļanagos, drebās drebē, laupītāja plestās ķernās. Un tā 22,000 rindas es varētu jums kādreiz nolasīt. Es domāju, ka mēs sāktu varbūt vakarā un tad varbūt otrā vakarā arī beigtu. Bet tas bija darbs arī, protams, nevis tikai poetiku atrast, bet arī tā ir mitoloģija. Ja? Tā nav atkal jaunā tautas dziesma, bet tā ir sena tautas dziesma ar slēptu mitoloģiju. Tur ir jāņem gan somi, gan visi somūki, lai varētu saprast. Un pašās beigās es jums varu nolasīšu un arī pateikšu, ja, ko nozīmē, ko darīt ar latviešu tautas dziesmu. Nu, latvieši uzrakstīja haikas, vai ne? Tāpat kā haika ir strikta forma, un tur nevar neko izjaukt. Tā ir tradicionāli radusies. Un ļoti pateicīga mūsu latviešu tautas dziesmu tulkošanai ir tieši igauņu valoda. Man nebija nekādu problēmu. Problēmas ir angļu valodā nav iespējams latviešu tautas dziesmu pārtulkot, jo tur ir tie te un n un nekādīgas zilbis nesanāk. Zviedru valodā arī grūti. Somu valodā ir grūti, jo somu valoda ir garāka. Tie gali ir garāki. Nevar dabūt to ritmu. Bet, igauņu valodā mierīgi. Pūti vēja māte met jau mieru vakarā, dažas labas dvēselītes uz ūdeņa līgojās. Puhu, tuulemaa, ole vakka, õhtu eeli, hea, hella, hingekesse, üle vee veel liikumas. Labāk dziedu nekā raudu, lai raud mana jauna diena, dod Dieviņi vieglu mūžu, atdzies viņu nodzīvot. Parem laugan, kui ma nutan, nutku minut, purgi päev, anna Jumal kärket elu, laudes mulle elada. Kas var dziesmas izdziedāt, kas valodas izrunāt, kas var zvaigznes izskaitīt, jūras virsmas izlasīt. Kes võib laulu terā lauda, jutut ära rääkida, kes võib tähendada, liivaateli lugeda. Un pēdējā dziesmiņa. Igauliski Strasnīšu dziedu liela ceļa maliņā. Es gribēju mācīties igauliski runāt. Eesti keeles laulab kuldnok, maantee ääre valjusti, tahan ise õppida eesti keeles rääkida.